2024. gada māja izskaņā Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi sadarbībā ar Zemkopības ministriju organizējas starptautisko konferenci Klimatu pārmaiņu ietekme uz plūdu riskiem un pasākumu ūdens ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai. Tiekoties kaimiņu valstu ekspertiem, konferences mērķis bija apkopot tendences meliorācijas attīstībā, kā arī dalīties ar pieredzi problēmu jautājumu risināšanā, izprotot vienojošo un atšķirīgo katrā no dalību valstīm. Manuprāt, ir diezgan svarīgi dalīties ar pieredzi, jo katrs mēs strādājam atšķirīgi un tā pieredze ir ļoti noderīga. Nākošajos 30 gados prognozējas, ka plūdu risks būs trīskāršosies un ļoti liela ievērojama tiks skarta iedzīvotāja daļa. Vēl pavisam nesen 2017. gadā lauksaimnieki cieta no lielajiem plūdiem Lietuvu dēļ. Savukārt aizvadītajā gadā piedzīvota lieli sausuma periodi, kas liek domāt, kā mainīt meliorācijas sistēmas, lai ne tikai novērstu plūdu riskus, bet arī spētu nodrošināt apūdeņošanu. Šī tad bija arī viena no aktualitātēm, par kuru tika runāts konferences ietvaros. Startautiskā pieredze nozīmīga, jo šajā situācijā tiešām kāda laika apstākļi ir ļoti mainīgi visā Eiropā, ka mēs tikai kopā sadarbojoties varam arī izstrādāt labus risinājumus, lai meliorācija sniegt lauksaimniekiem to, kas ir nepieciešams pie šīm klimata pārmaiņām. Konferencē piedalījās eksperti no Lietuvas, Igaunijas un arī Somijas. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi turpināt sadarbību. Mēs to esam darījuši ļoti daudzās tēmās par plūdu riskiem jau vairāk nekā 50 gadus. Tāpēc mums kopā ir jāpieņem arī jauni izaicinājumi ar klimata pārmaiņām, un mums ir jāmācās vienam no otra prakses un arī zinātnes. Atrodoties šeit, mēs varam mācīties viens no otra, pārņemt labāko praksi no tā, kā lietas dara šeit, Latvijā un citās dalību valstīs. Tāpēc ir svarīgi tikties, lai varētu arī nodot tālāk, pastāstīt kolēģiem un citiem cilvēkiem, ko esmu pieredzējusi, un jau šodien man radās daudzas idejas, ko pārņemt un realizēt, atgriežoties mājās. Šāda veida konferences starp meliorācijas nozares speciālistiem Baltijas valstīs ir nozīmīgs tā iemesla dēļ, ka mēs varam dalīties ar padarīto un tādējādi arī apmainīties idejām, kur mēs varam dalīties gan ar labo pieredzi, gan arī ar to, kas nesanāca. Un tādējādi arī pārējie dalībnieki var izmantot mūsu kļūdas, mēs izmantojam viņu kļūdas, viņu labās pieredzes, un tādējādi kopumā kā nozare mēs attīstamies, pilnveidojamies un esam arvien gatavāki dažāda veida izaicinājumiem. Godīgi sakot, mēs esam ceļa sākumā. Manuprāt, vieglāk ir lielajām valstīm, pilsētām, kurām ir lielākas naudas summas no pašvaldībām un valdības līmenī, jo plūdi ir izaicinājums, kas ietekmē daudzu cilvēku dzīves. Vēl ir daudz jautājumu arī par nākotnes pētījumiem un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, tā kā mēs esam ceļa sākumā. Konferences ietvaros dalībniekiem bija iespēja arī apsekot Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu realizētos projektus klātienē, lai uzskatām redzētu paveikto. Šodien tā aktuālā tēma ir mikroklimata izmaiņas, kas notiek visā pasaulē, un Latvijā un arī Eiropā. Un tāpēc šie jautājumi tādi aktuāli, kā mēs varam, kā melioratori, ietekmēt šos procesus uz labo pusi, un kādi ir risinājumi arī citās valstīs, kaimiņu valstīs. Un šodien tā digitalizācijas jautājumi par izmantošanu, meža izmantošanu, īpašuma tiesību regulējumiem, kas ir kaimiņiem. Tādi interesanti domas izskanēja un viedokļi. Tā, kad ir ļoti daudz tāda tīri melioratīvu jautājumu, ja skatās par, teiksim, šo apusēju drenāžu, par šo ierīkošanu, kad mēs varam regulēt ūdens līmeni jau papildus jau apūdeņošanās virzienā, veicot šo meliorācijas sistēmu uzturēšanu. Tā kā ļoti daudz ir tādu
interesantu domu un priekšlikumu, un tas vienmēr rada jaunas idejas. Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi vispārējās stratēģijas mērķis īstenot pārvaldījumā nodoto valsts teritorijas attīstībai nepieciešamo valsts nekustamo īpašumu, stratēģisku meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju, kā arī zemes vienību, uz kurām tās atrodas ekonomisku pārvaldīšanu un meliorācijas kadastru uzturēšanu, nodrošinot lauksaimniecības un mežsaimniecības, zemes resursu ekonomiski izdevīgāku, videi saudzīgāku un sociāli atbildīgāku ilgtspēju, tā kopumā apsaimniekojot 40 polderu teritorijas ar sūkņu stacijām, 93 dāmbjus 431 km garumā, meliorācijas sistēmas 14,000 km garumā, kā arī 53 meliorācijas hidrotehniskos posteņus. Līdz ar to Latvijai bija iespēja dalīties ar plaši uzkrāto pieredzi dažādos projektos. Arī meliorācija mainās, jāiet uz priekšu, kāda viņa bija tāda, varbūt mēs nevaram turpināt. Ir daudz zaļie risinājumi, meliorācija labvēlīgi videi. Esam partneri Life Good Water programmā, startējam ar videi draudzīgu meliorāciju, atjaunojam ūdens notekas, kurās tiek ierīkotas zivju nārsta vietas, kā piemērs ir Mazupīte. Pēc gadu jau pēc renovācijas ir jau laši nārsto, kas tāds negaidīts rezultāts, jo tas skatījāmies ilgtermiņā vairāk. Lai arī daudzi uzlabojumi jau ir veiksmīgi īstenoti, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi uzsākuši aktīvu darbu pie jauno projektu realizācijas. Jā, mums arī jaunajā periodā atvesaļošanas noturības mehānismus. Mums būs pieejami 33 miljoni aptuveni eiro. Un tie projekti ir iezīmēti, strādājuši jau laicīgi, projektēšana. Tagad jau pirmie iepirkumi ir noslēgušies, lai slēgsim līgumus un sāksim jau būvniecību, jo tie termiņi ļoti īsi. 26. gada 30. jūnijas, un tā kā rūpīgi mums viņiem jāseko. Ir iezīmēts 21 projekts, 8 sūkņu stacijas mēs atjaunosim polderu teritorijās un 12 dambi. Gan Zemkopības ministrs, gan starptautiskās konferences dalībnieki ir viens prāts, ka konference noorganizēta godam, kā arī ekspertu viedokļi un domapmaiņa dos jaunas impulsus stratēģiski svarīgo jautājumu turpmākai attīstībai.